Ja tu tiešām vēlies uzzināt, kas ir saistaudi un kādu lomu tie ieņem mūsu organismā, tad tu esi īstā vietā. Mūsu ķermenis sastāv no miljardiem šūnām, bet visas šīs šūnas kopā satur saistaudi. Tas ir kā organisma rāmis, bez tā mums nebūtu satura. Tie veido ādu, muskuļus, locītavas, asinsvadus, cīpslus, iekšējos orgānus. Ja gribi saglabāt kustīgumu, skaistu ādu, labu pašsajūtu, tad sāc rūpēties par saviem saistaudiem. Ja saistaudi ir stipri un elastīgi, mēs jūtamies jauni, kustamies viegli un āda ir stingra un iekšēji, viss darbojas kā pulkstenis. Bet ja šie audi kļūst vāji, tad sākas stīvums, āda zaudēt virtumu un mūsu iekšējā konstrukcija sāk sabrukt. Pēc 25 līdz 30 gadiem mūsu ķermenis kolagēnu vairs neražo pietiekamā daudzumā, un rezultātā mēs novecojam ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. Es nosaukšu 5 pazīmes, kā mēs varam saprast, ka mūsu saistaudi jau sauc pēc palīdzības. Mums sāk rasties stīvums, kustību ierobežojums. No rīta grūti izkustēties, locītava šķīkst, mugura stīva, kustības vairs nav tik brīvas kā agrāk. Ādas tonusa zudums un grumbas. Āda kļūst plānāka, sausāka, zaudēt virtumu, ātrāk sāk veidoties krunciņas. Tas ir skaidrs signāls, ka ādas saistaudiem trūkst kolagēna un mitruma. Vājums, nogurums, zems tonus. Kad saistaudi ir noguruši, ķermenis zaudē struktūru, muskuļi kļūst vājāki, spēks un enerģija samazinās. Locītavu un saišu sāpes vai diskomforts. Kad kolagēna ir maz, skrimšļi zaudē amortizāciju un pat neliela slodze izraisa sāpes, krakšķēšanu vai pietūkumu. Tā ir brīdinājuma zīme, ka saistaudiem trūkst barības vielu atjaunošanai. Asinsvadu trauslums. Pietūkums vai celulīts. Sīki asinsvadi sāk plīst, veidojas zilme, parādās tūska un tā saucamā apelsīna miziņa. Tas nozīmē, ka saistaudu tīkls, kas atbalsta asinsvadus, ir vājš un nepieciešama ir atjaunošana. Secinājums. Ja tu atpazini 2 vai 3 pazīmes no šīm